Jauns gads, jauna afēra. Atceros pagājuši gadu, brīnījāmies, ka salā salūz un neiet. Šogad vēl nav tik augsts, bet toties Reka atceļ Air Baltica reisus. Tūkstošiem tur reisus uz Eiropu nevarēs braukt vairs vasarā. Samazina Rīgai šo te slaveno savienojamību. Un tāpēc mums stāsta, ka pa 10 miljardiem ir jābūvē kaut kāds vilciens nevienam nevajadzīgs, lai mēs varētu uz Berlīni tur aizbraukt brokastīs kafīņu iedzert. Izrādās tajā pašā laikā satiksmes nozarē, ko satiksmes ministrija domā par to, mierīgi atceļ tūkstošiem reisus un nebūs ne tuvu nekāda savienība, nekā mēs te ar to dzelzceļa drandaļetu, jeb kad varēsim aizkartīties tur līdz kaut kādai Viļņai, Kaunijai vai Tallinai, kāda vairs tur Berlīne. Kurš vēl naivi tic kaut kam šādam? Ja man prasītu, kas ir svarīgāk, protams, ka ir Air Baltica svarīgāk, lai mēs varam savienoties un lidot un pa lētām salīdzinoši avio biļetēm uz Eiropu. Nevis kratīties ar dārgu, superdārgu pārmaksātu kaut kādu vilcienu, vēl vēlns sazina kādu tur veco dīzeļu iespējams uz Viļņu un Tallinu. Tā kā, te ir tādas prioritātes, bet nevienam tas neinteresē. Kur slavenā Rīgas cilpa. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojoties šim te profilam, iestājamies pret Air Baltica, visi valsts, visa sabiedrība. Nevajag mums tādu mēslu.